Esiet sveicināti, mani dārgie klausītāji, sekotāji, šeit Ilūta Repule ar raidījumu, sauksim tā, kurš ir veltīts liekā svara tēmai. Šis ir 5. raidījums, iepriekšējos 4 jūs variet atrast manā skolas lapā, kas saucas Ilūtas Repules transformatīvā PSY 3.0 skola. Tur jau ir iepriekšējie 4, šis ir 5. Un šis 5. raidījums būs veltīts tēmai svars kā izsalkums, kas nav saistīts ar ēdienu. Šodien vēlos pastāstīt par to, ka pastāv izsalkums, kuru ir samērā viegli atpazīt. Ja? Vēders tukšs, trūkst spēka, sen nav ēsts, ķermenis prasa normālu ēdienu. Un šeit viss ir diezgan vienkārši un saprotami. Vismaz tik ilgi, kamēr katru sviestmaizi nepārvērš filozofiskā problēmā. Lai gan arī uz to cilvēki spējīgi, taču pastāv arī cits izsalkums. Proti, cilvēks it kā ir paēdis, varbūt pat pavisam nesen, kuņģis nav tukšs, bet viņu tik un tā vēl pie leduskapja. Un ne jau pēc parastā ēdiena, bet pēc kaut kā ļoti konkrēta, pēc salda, maiga, silta, trekna, kraukšķīgā. Pēc tā, kas dod nevis uzturu, bet noteiktu pašsajūtu. Ja, te jūs variet padomāt uzreiz, ko jums tas atgriež atmiņā. Es tikmēr man vajag kaut ko pārbaudīt, atvainojos. Man vajag kaut ko pārbaudīt, skatos te. Tā. Tā. Tātad. Tātad cilvēks ir it kā paēdis, varbūt pat nesen, kuņģis nav tukšs, bet viņu velk pēc kaut kā salda, maiga, silta, trekna, kraukšķīga. Pēc tā, kas dod nevis uzturu, bet noteiktu pašsajūtu. Un tieši šeit sākas stāsts par izsalkumu, kas nav saistīts ar ēdienu. Psihosomatikā runājot par svaru, šī ļoti svarīga tēma. Jo cilvēks gadiem ilgi var domāt, ka viņam vienkārši trūkst gribas spēka, lai gan patiesībā viņam trūkst kontakta, viņam trūkst siltuma, viņam trūkst atpūtas, tiesību būt vājam, tiesību saņemt mierinājumu. Un viņš ne tik daudz ēd, cik cenšas kompensēt to, kā viņam dzīvē hroniski pietrūkst. Un kā parasti, ķermenis to dara visvecākajā un vispieejamākajā veidā. Caur muti, caur garšu, caur piepildījumu sajūtu, caur sāta sajūtu. Caur to, kas pašā dzīves sākumā bija saistīts ne tikai ar ēdienu, bet arī ar pašu dzīvi. Jo zīdainim barošana nav tikai piens. Tā ir māte, tas ir mātes ķermenis, smaržas, rokas, siltums, balss, ritms. Tā ir sajūta, ka pasaule ir līdzās, mani tur, mani dzird, mani nav pametuši. Es raudu, kāds atnāk, es esmu izsalcis, mani pabaro. Es esmu saspringts, mani paņem rokās, es neesmu viens. Ja, mazam bērnam ēdiens, drošība un kontakts ilgu laiku ir viena veseluma daļa. Ja mani baro, tad es dzīvoju, ja mani baro, tad par mani atcerās, ja mani baro, tad es esmu vajadzīgs, ja mani baro, tad mani nav pametuši. Un ja šajā agrīnajā saiknē kaut kā pietrūkst siltuma, stabilitātes, fiziska kontakta vai emocionālas klātbūtnes, tad vēlāk ēdiens var kļūt par simbolu tam, kā pietrūka. Ja, cilvēks izaug, viņam ir pieauguša cilvēka ķermenis, darbs, dzīvoklis un spēja atbildēt. Viss ir kārtībā. Lai gan iekšēji jau sen nekas nav kārtībā. Un vakarā viņš dodas pie leduskapja, un ne jau tāpēc, ka būtu izsalcis, bet tāpēc, ka diena bija pārāk tukša, pārāk augsta, pārāk prasīga, pārāk bez prieka, pārāk vientuļa. Un dienas laikā viņš bija funkcija.
darbinieks, vecāks, partneris, meita, dēls, speciālists, citu cilvēku vēlmu izpildītājs, bet vakarā viņš paliek viens ar sevi un pēkšņi sajūt tukšumu, vientulību, neapmierinātību. Un ēdiens kļūst par ātru veidu, kā šo tukšumu aizpildīt. Vismaz uz pusstundu, vismaz uz vienu vakaru, vismaz līdz miegam. Un no malas tas izskatās pavisam vienkārši. Ja? Atkal norāvos, atkal pieēdos uz nakti, man nav disciplīnas, man vienkārši jāsavācās. Taču, ja ieskatās dziļāk, tur skan pavisam kas cits. Man pietrūkst siltuma, šodien mani neviens neapskāva, es visu dienu turējos, man nebija atļauts būt vājam. Ja un cilvēks domā, es šodien neko nesaņēmu sev pašam, man vajag kaut kādu mierinājumu. Un tad ēdiens kļūst nevis par režīma pārkāpumu, bet par pašpalīdzības veidu. Gribas kaut kur teikt tāpat kā masturbācija. Jā, tas ir nepilnīgs, dārgs un ierobežots veids, tomēr tā joprojām ir pašpalīdzība. To ir svarīgi atzīt. Ne jau tāpēc, lai teiktu, jā, tā ir pašpalīdzība, tad ēdiet visu pēc kārtas. Nē, ķermenis nekļūs laimīgāks no tā, ka to piekrauj ar ēdienu reālās dzīves vietā. Taču, kamēr mēs to saucam tikai par gribas spēka trūkumu, mēs neredzam patieso vajadzību. Un kamēr vajadzība nav pamanīta, nav iespējams atrast citu veidu, kā to apmierināt. Piemēram, sieviete dzīvo ģimenē, kur viņa ir vajadzīga visiem, bet gandrīz nevienu patiesi viņa neinteresē. Viņa gatavo ēst, strādā, risina problēmas, organizē ikdienu, atceras dzimšanas dienas, pērk dāvanas, rūpējas par bērniem, palīdz vecākiem un emocionāli atbalsta partneri. Pie viņas vēršas ik reiz, kad kādam kaut ko vajag, bet taču gandrīz neviens viņai nepajautā. Kā jūties tu? Nevis pieklājības pēc, nevis garām ejot, nevis tikai tādēļ, lai uzreiz sāktu stāstīt par sevi, bet pa īstam. Un ko viņa dara? Vakarā viņa ēd saldumus, cepumus, maizi, sieru, kaut ko sātīgu, kaut ko tādu, ko var ilgi košļāt. Paturēt mutē, izbaudīt. Protams, pēc tam viņa sevi par to ienīst, bet ja pajautā dziļāk, ko tu tagad mēģini iegūt? Sākumā viņa var atbildēt nezinu, pēc tam nomierināties, vēlāk, lai vismaz kaut kas šodien būtu domāts man. Un iespējams vēl dziļāk, lai kāds mani pažēlotu. Tajā brīdī kļūst skaidrs, ka tas vairs nav stāsts par cepumiem. Tas ir stāsts par līdzjūtību, maigumu un cilvēciskas siltuma trūkumu viņas dzīvē. Protams, cepumi cenšas palīdzēt. Taču būt vienlaikus par māti, miroto cilvēku, draugu, atpūtu un dzīves jēgu cepumiem tomēr ir par grūtu. Tie ir miltu izstrādājumi, nevis glābēji. Vai vēl piemērs vīrietis visu dienu dzīvo spriedzē, darbs, atbildība. Papīri, nauda, plāni, uzdevumi, spiediens, telefona zvani, lēmumi, atslābt nedrīkst. Nedrīkst pateikt, es vairs netieku galā. Nedrīkst atzīt, ka ir bail. Nedrīkst būt vājš, jo viņš taču ir vīrietis. No viņa sagaida, ka viņš būs kā piemineklis, vēlams arī ar bankomāta funkciju. Un vakarā viņš ēd daudz un ātri. It kā iemestu degvielu sistēmā, kas visu dienu strādājusi uz robežas. Dažreiz tas nav tikai izsalkums. Tas ir mēģinājums atgūt smaguma, stabilitātes un drošības sajūtu. It kā viņš teiktu savam ķermenim, turies, mums vēl jādzīvo, kaut kā jāizpilda šis nogurums. Taču ēdiens neatrisina galveno jautājumu, kāpēc viņam nav tiesības apstāties. Un tad svars sāk pieaugt. Ne tikai ēdiena dēļ. Arī tās dzīves dēļ, kurā ēdiens ir kļuvis par vienīgo likumīgo veidu, kā atļaut sev pauzi. Tas ir ļoti izplatīts modelis. Ēdiens kā pauze, ēdiens kā atpūta, ēdiens kā balva, ēdiens kā brīdis, kad beidzot drīkst izelpot, ēdiens kā vienīgā vieta, kur cilvēkam beidzot nav jābūt noderīgam. Tieši tāpēc daudziem ir tik grūti atteikties no vakara pārēšanās. Viņi neatsakās no ēdiena. Viņi atsakās no vienīgā dienas brīža, kurā viņiem kļūst kaut nedaudz labi. Ja šo brīdi vienkārši atņem, nedod neko vietā, psihe pilnīgi pamatoti sacelsies. Tā teiks, jūs ko ņirgājaties? Es visu dienu izturēju, tagad pat šo man vairs nedrīkst. Un tai būs taisnība. Tāpēc strādājot ar svaru, ir svarīgi jautāt. Kādu funkciju
pilda man ēdiens. Vai tas nomierina, vai tas mierina, vai tas atalgo, vai tas dod iespēju atpūsties, vai tas aizpilda vientulību, vai tas aizstāj sarunu, vai tas aizstāj apskāvienu, aizstāj tiesības atpūsties, aizstāj mātes klātbūtni, aizstāj sajūtu, ka man ir atļaus nebūt stipram. Un ja šī funkcija ir atrasta, tad jebkuri aizliegumi būs tikai virspusēji. Cilvēks var atteikties no cukura, no maizes, no vakariņām, no uzkodām. Taču, ja nav novērsts tas trūkums, kuru līdz šim aizpildīs ēdiens, šis trūkums atradīs citu ceļu. Šis trūkums izpaudīsies citādi. Caur citu ēdienu, caur pārēšanās lēkmēm, caur trauksmi, caur aizskaitamību, caur bezmiegu, caur pārmērīgu vēlmi visu kontrolēt, caur nomāktību. Organismam nepatīk, ja tam atņem līdzinējo stratēģiju, nepiedāvājot neko vietā. Pat ja šī stratēģija nav ideāla, tā tomēr darbojas. Ļoti bieži šāds izsaukums, kas nav saistīts ar ēdienu, sakņojas agrīnās bērnības pieredzē. Tajā, kā bērns tika barots un kādu kontaktu viņš piedzīvoja. Un nav obligāti jābūt kādam dramatiskam notikumam. Iespējams, bērnu baroja regulāri, bet bez siltuma, bez stingra grafika, bet emocionāli augsti. Funkcionāli, bet bez īsta kontakta. Dažkārt māte pati bija trauksmaina, viņa baroja bērnu, taču pati tajā laikā dzīvoja panikā. Dažreiz viņai agri bija jāatgriežas darbā, dažreiz bērnu audzināja vecmāmiņa, dažreiz māte cieta no depresijas. Mums ir tieši kursmātes lomas tumšā puse, kuru var iegādāties. Dažreiz ģimenē valdīja pastāvīgi konflikti, un tad ēdiens kļuva par vienīgo stabilo rūpju un drošības avotu. Citreiz bērnu mierināja ar saldumiem, nokriti konfekte. Raudi, te cepums, apvainojies, te bulciņa klusē, te tev šokolāde. Un tāpēc pamazām izveidojas saikne. Man ir slikti, tātad mutē jāliek kaut kas ēdams. Ne tāpēc, ka cilvēks būtu vājš, bet tāpēc, ka viņa nervu sistēma ir tā iemācījusies. Mierinājums nāk caur muti. Ja? Pieaugušā vecumā tas sāk notikt automātiski. Stress, ēdiens, aizvainojums, ēdiens, tukšums, ēdiens, vientulība, ēdiens, garlaicība, ēdiens, dusmas, ēdiens. Un cilvēks pats nespēja apzināties, ko viņš jūt, jo jau ēd. Ēdiens nāk ātrāk nekā emociju apzināšanās. Un šeit ļoti noder viens jautājums. Ja es šobrīd nevarētu pārēst, ko man nāktos sajust? Tas ir viens no precīzākajiem jautājumiem emocionālās pārēšanas izpratnē. Nevis kāpēc es ēdu, bet kas man būtu, ja es to nevarētu aizvērt ar ēdienu. Varbūt tā būtu vientulība, dusmas, nogurums, varbūt pamākumi starp citu, tukšums, aizvainojums, trauksme. Sajūta, ka mani neviens nemīl, sajūta, ka esmu vajadzīgs visiem, bet nevienam neesmu patiesi dārgs, sajūta, ka dzīvoju savu dzīvi. Dažreiz cilvēks saka, ja es neēdīšu, es sākšu raudāt. Tas nozīmē, ka ēdiens ir ieņēmis asaru vietu. Un tad uzdevums nav aizliegt ēdienu. Uzdevums ir saprast, par kādām asarām cilvēks gadiem ilgi nav ļāvis sev izraudāties. Cits saka, ja es neēdīšu, es sajutīšu dusmas. Tas nozīmē, ka ēdiens ir ieņēmis dusmu vietu. Varbūt viņš ēd, lai nekad nepateiktu lietas mani mierā. Es vairs nevaru, tu mani izmanto, es vairs tā negribu dzīvot, no tevis man ir augsti. Jo, ja viņš to pateiks, attiecības var mainīties. Bet ēdiens ir drošāks. Tas nestrīdās, neapvainojās, nedraud ar šķiršanos, neatlaiž no darba, neraud, nevaino. Tas vienkārši uz brīdi sniedz atvieglojumu. Tāpēc ēdiens bieži kļūst par veidu, kā neiesaistīties īstā kontaktā ar realitāti. Tas nav slikts veids, tas ir saprotams veids, tomēr tam ir augsta cena. Ķermenim nākas nest visu to, ko cilvēks nav pateicis, nav izjutis, nav izlūdzies un nav saņēmis. Ir vēl viens ļoti svarīgs jēdziens – nesagremojams trūkums. Man ļoti patīk šis formulējums, jo tas šķiet savāds, bet ļoti precīzs. Parasti mēs sakām, es nevaru sagremot to, kas notiek, taču šeit ir citādi. Es nevaru sagremot to, kā nav.
Nav siltuma, nav kontakta, nav atbalsta, nav mātes, nav mīlestības, nav tiesība atpūsties. Nav partnera klātbūtnes, lai gan viņš fiziski ir līdzās. Nav māju sajūtas, nav tā, kam vajadzētu būt. Un cilvēks nespēja sagremot šo neesamību, jo ļoti grūti samierināties ar to, kas nekad nav dots. Kā var sagremot apskāviena vietā saņemtu klusumu? Kā var sagremot rūpju vietā saņemtu augstumu? Kā var samierināties ar to, ka tevi baroja, bet nemīlēja? Un tad ķermenis var mēģināt kompensēt šo trūkumu ar to, kas ir pieejams, ar ēdienu, ar lielāku apjomu, ar uzkrājumiem, ar svaru. It kā sakot, ja man nav tā, kas man patiešām ir vajadzīgs, es vismaz piepildīšu sevi ar kaut ko citu. To var izteikt pavisam vienkārši. Ir ēdiens, bet nav siltuma, ir saldumi, bet nav maiguma, ir pilns kuņģis, bet nav miera, ir svars, bet nav atbalsta. Un tad darbs ar svaru vairs nav par to, kā atbrīvoties no liekā. Tas kļūst par meklējumiem pēc tā, kas pietrūkst. Kas man patiesībā trūkst? Kontakta, rūpju, atpūtas, kādas godīgas pakāpes pret sevi, kādu tiesību, cilvēka, sarunas, kādas sajūtas savā ķermenī. Un šie jautājumi, tie jau ir pavisam cits līmenis. Jo, ja liekais svars ir izaudzis ap kādu trūkumu, tad vienkārši zaudēt svaru nozīmē atkal sastapties ar to pašu tukšumu. Un ļoti bieži cilvēki no tukšuma baidās vairāk nekā no paša liekā svara. Svars vismaz rada sajūtu, ka kaut kas piepilda. Tukšums? Nē. Tieši tāpēc daudzi cilvēki notievē, bet pēc kāda laika svars atgriežas, jo mainījusies ir tikai forma. Tukšums ir palicis. Un ķermenis atkal izmanto veco, bet labi zināmo veidu, kā to aizpildīt. Psihosomatiskajā terapijā mēs skatāmies ne tikai uz ēšanas paradumiem. Starp citu, kurs, kurš saucas psihosomatika gremošanas psihosomatika, jā. Kurš iet, ko var iegādāties, klausīties gan ierakstos, gan arī tikt uz tiešraidē. Mēs tur drīz jau sāksim runāt par svaru, bet par kaut ko daudz dziļāku, ko tomēr tā, pa brīvo, tomēr nevar piegādāt. Ja? Tur ir vajadzīga kaut kā tāda arī apmaiņa, lai arī tas, ko es jums piegādāju tagad, tam ir arī nepieciešama apmaiņa, vismaz jūsu laiki, kaut kādi jūsu komentāri. Tātad, psihosomatiskajā terapijā mēs skatāmies ne tikai uz ēšanas paradumiem. Mēs pētām cilvēka piesātinājuma vēsturi, kā viņu baroja, kā viņu mierināja, vai bija īsts kontakts, vai bija siltums, kas notika ģimenē pirmajos dzīves gados, kā ģimenē izrādīja mīlestību, vai ēdienu deva uzmanības vietā, vai ēdiens bija balva, vai bērnam bija aizliegts kaut ko lūgt, ko cilvēks šobrīd saņem caur ēdienu un kā viņa dzīvē joprojām nav. Jo dažreiz aiz vienkāršas frāzes es stresu apēdu slēpjas vesela karte. Kāds tieši ir šis stress? Kāpēc tas ir tik neizturams? Ko ēdiens palīdz nejust? Ko tas aizstāja? Kam vajadzētu parādīties cilvēka dzīvē, lai ēdienam vairs nebūtu jābūt visam vienlaikus? Šeit ir daži jautājumi, ko jūs varat pielietot pašnovērošanai. Piemēram, kad es ēdu, lai gan esmu fiziski izsalcis, kas parasti notiek tieši pirms tam. Kādu sajūtu es nevēlos piedzīvot? Ko es cenšos iegūt ar ēdienu palīdzību? Ja ēdiens spētu runāt, ko tas man pateiktu? Kas manā dzīvē tik ļoti pietrūkst, ka es mēģinu to kompensēt ar savu ķermeni? Un vēl viens ļoti vienkāršs jautājums. Kad es pēdējo reizi jutos patiesi piepildīts, nevis ar ēdienu? Kad tas bija? Pēc sirsnīgas sarunas, pēc apskāviena, pēc īstas atpūtas, pēc pastaigas, pēc labi padarīta darba, pēc tuvības ar kādu. Tad ķermenis var mēģināt kompensēt šo trūkumu ar to, kas ir pieejams. Ar ēdienu, ar lielāku apjomu, ar uzkrājumiem, ar svaru. It kā sakot, ja man nav tā, kas man patiešām vajadzīgs, es vismaz piepildīšu sevi ar kaut ko citu. Bet to jau mēs runājām. Tātad, dārgie draugi,
Dārgie draugi, atbildiet uz šiem jautājumiem vai nāciet paši uz terapiju, izpētīsim šo visu kopā. Šis bija 5. raidījums un tiekamies 6. raidījumā. Protams, es gaidīšu arī jūsu atgriezenisko saiti, jūsu laikus. Nepaiet garām, ja jūs noklausieties, ielieciet laiku, jo tas arī nāks par labu jūsu karmai. Pagaidām tā.